Pašlaik mēs piedzīvojam renesansi sabiedriskajās diskusijās par kodolieročiem. Krievijas iebrukums ir radījis jautājumus par to, kā vēsture būtu varējusi attīstīties citādi, ja Ukraina pēc Padomju Savienības sabrukuma būtu izveidojusi savu kodolieroču programmu. Tikmēr Irānā atrodas kodola jautājumā attīstītākā stadijā ar programmu, kuru rietumu izlūkdienese baidās, ka kādu dienu tā varētu pārvērsties par bumbu. Sarunas par to, kā ierobežot Irānas spējas, un spekulācijas par to, vai bijušais ajatollā vēl būtu dzīvs, ja Irāna būtu kļuvusi par kodolvalsti jau pirms gadiem. Turklāt ir visas mediju diskusijas par to, kā ASV rīcība gan Venecuēlā, gan Irānā liks daudzām valstīm sākt izstrādāt kodolieročus, lai pasargātu sevi no līdzīgām darbībām. Un, lai gan mēs esam plaši apsprieduši, kā šāda veida analīze kļūst par upuri amatieru maldiem, tendencei, kad neeksperti skatās ziņas, atklāja jaunu stimulu un tad apgalvo, ka tas būtiski maina pasauli, lai gan tie no mums, kas par šīm lietām domā ikdienā, par šo stimulu ir zinājuši jau sen. Visa šī runāšana par kodolieročiem tomēr rada interesantu jautājumu. Kurai valstī šobrīd būtu vislielākais iegūms, ja tā izveidotu kodolieroci? Un, lai noteiktu dažus pamatnoteikumus šī jautājuma atbildēšanai, es nevēlos dzīvot fantāziju pasaulē, kur kāds līderis vienu dienu nokāpj savā pagrabā un pēkšņi atklāja, ka tur maģiski ir izveidojies aktīvs kodolarsenāls. Ja mēs ietu šo ceļu, mana atbilde par valstī, kurai būtu vislielākais ieguvums, nebūtu Ukraina. Kijīva ir atradusi veidu, kā stabilizēt frontes līnijas bez kodolarsenāla. Ir arī problēma ar mēģinājumu draudēt Kremli ar kodolieroču izmantošanu, ja Krievijas karaspēks neatkāpsies. Krievijai ir daudz lielāks arsenāls nekā jebkas, ko varētu paslēpt Ukrainas pagrabā, tāpēc tas būtu prasīšanās pēc nepatikšanām. Turklāt pastāv arī vispārējās starptautiskas pretreakcijas un atbildes jautājums kodolieroču izmantošanas gadījumā ārpus ārkārtēja scenārija. Atcerieties, Krievija neizmantoja kodolieročus, kad Ukraina iebruka Kurskā, pat tad, ja Kijevai nebija iespēju atbildēt ar to pašu. Kijeva vairs nav apdraudēta, un nav skaidrs, vai valdība vēlētos riskēt ar kodolieroču apmaiņu, lai glābtu daļu no Donbasa. Es arī neizvēlētos Igauniju, neskatoties uz manu nebeidzamo apsēstību padarīt to par nākotnes Krievijas iebrukuma mērķi. Atvainojos vēlreiz brīnišķīgajiem Tallinas cilvēkiem. Kodolierocis būtu lielisks, lai atturētu jūsu galvaspilsētas pārņemšanu, jā. Tomēr pagaidām tas ir tikai hipotētiski, un paies zināms laiks, līdz Krievija atgūsies no kara Ukrainā, lai varētu veikt šādu soli pret NATO austrumu flangu. Drīzāk skaidras un tūlītējas briesmas draud Irānai. Es nezinu, kāds kara, pamiera vai pagaidu miera stāvoklis būs starp Irānu un Amerikas Savienotajām valstīm, kad jūs skatīsieties šo. Bet arī es nejustos mierīgi, ja būtu kāds no Irānas augstākās vadības. Kodolierocis noteikti liktu pretiniekam divreiz padomāt pirms veikt turpmākas slepkavības operācijas. Pat ja Irānai vēl nav balistisko raķešu, lai trāpītu Amerikas Savienotajām valstīm, joprojām ir daudz ASV objektu, kurus kodolieroču zalve varētu iznīcināt. Arī neaizmirsīsim, ka Izraela nogalināja iepriekšējo ajatolu, nevis Amerikas Savienotās valstis. Un Izraela ir Irānas sasniedzamības robežās. Tāpēc Irāna būtu lielākā ieguvēja, ja kodolieroči pēkšņi parādītos no zila gaisa. Bet atgriezīsimies pie realitātes un padomāsim, kurš patiesībā būtu vislabākajā pozīcijā, lai uzbūvētu kodolieročus, ņemot vērā visus reālās pasaules ierobežojumus, kas ar to saistīti. Tas padara Irānu no lieliskas izvēles par ļoti sliktu izvēli. Valsts atbilst tikai diviem pašiem pamata kritērijiem. Tai ir skaidra drošības nepieciešamība, un tai ir pietiekamas fizikas zināšanas, lai tās ražotu. Tas arī viss. Finanšu ziņā valsts ekonomika šobrīd ir pilnīgā haosā. Ļaujiet man to precizēt. Irānas ekonomika jau gadu desmitiem ir pilnīgā haosā. Irānas politikas veidotāji ir lēsuši, ka šīs programmas alternatīvās izmaksas sasniedz triljonus, galvenokārt rietumu ekonomisko sankciju dēļ. Tad valstī sākas karš, kas iznīcina daudz ko, un tagad Irānas ostas ir blokādē. Šī nodevu schēma izklausījās pēc lieliskas ieņēmumu gūšanas idejas, taču tā nekompensē šos zaudējumus.
Nerunāsim nemaz par to, ka izskatās, ka Irānas visattīrītākais urāns ir pārvērsts putekļos un aprakts zem akmeņu kaudzes. Turklāt Irānai ir ļoti maz gaisa aizsardzības līdzekļu, lai apturētu ASV vai Izrēlu no vēl viena preventīva trieciena uzsākšanas. Tātad vienkārši izslēgsim Irānu no pretendentu saraksta. Atgriežoties pie NATO austrumu flanga, Polija būtu laba izvēle. Tai nav tādas pašas kodolieroču vēstures kā Ukrainai, taču liela daļa izplatīšanas procesa ir rūpnieciska, un Polija kļūs par Eiropas rūpniecības centru. Polija arī ir finansiāli spējīga izveidot kodolieroci, ja valsts to patiešām vēlētos. Un es nedomāju, ka Maskava darīs kaut ko, lai apturētu Poliju, pieņemot, ka tas viss notiks salīdzinoši drīz. Ne tad, kad Krievijas karaspēks ir aizņēmis Ukrainā. Šeit ieguvumi ir līdzīgi tiem, kādi iepriekš bija Igaunijai. Polija ir viena no austrumu valstīm, kurā Krievija vispirms ievestu karaspēku. Ja Varšavai ir kodolieroči, tad jebkāda dziļš iebrukums Polijā uzreiz tiek izslēgta. Tomēr, kā es jau iepriekš esmu apskatījis šajā kanālā, Polijas kodolieroču iegūšana joprojām nebūtu loģiska, ņemot vērā NATO doktrīnu. Eiropā jau ir divas kodolvalstis, kas nav Krievija – apvienotā Karaliste un Francija. Ja kodolieroču izvietošana NATO austrumu flangā patiešām būtu svarīga, kāda no šīm valstīm vienkārši varētu izvietot attiecīgos spēkus Polijā? Tas vairs nav tikai hipotētisks jautājums. Francija martā paziņoja par atturēšanas doktrīnu, tieši lai institucionalizētu šo stratēģiju. Galvenais ieguvums visiem iesaistītajiem ir tas, ka tas ļauj Polijai naudu, ko tā citādi būtu iztērējusi kodolieroču arsenāla izveidei, novirzīt konvencionālajai aizsardzībai frontē. Polijai šajā jomā ir salīdzinošā priekšrocība, un šo salīdzinošo priekšrocību izmantošana ir viens no NATO galvenajiem mērķiem. Neskatoties uz to, ka Polija šo titulu neieguva, valsts, kurai būtu visloģiskāk attīstīt kodolieročus, patiešām atrodas austrumos. Vienkārši daudz tālāk uz austrumiem. Tātad, parunāsim par Taivānu atlikušajā šī video daļā. Ļaujiet man sākt ar to, ka es nedomāju, ka Taivāna tuvākajā laikā izstrādās kodolieročus. Es jau gandrīz 20 gadus esmu iesaistīts kodola nozarē, un tagad zinu, ka sabiedrības priekšstati šajā jautājumā ir sagrozīti. Vienmēr pastāv izplatīts uzskats, ka drīz vēl vairāk valstīm būs kodolieroču arsenāli. Patiesībā es varu šīs bailes attiecināt uz 1960. gada prezidenta debatēm, kad Džons Kenedijs brīdināja par pasauli, kurā drīzumā 20 valstīm būs kodolieroči. Praksē tās joprojām ir tikai 9 valstis, lai gan kodolieroču zinātne ir labi saprotama jebkuram augsta līmeņa fizikim. Galvenais šķērslis ir tas, ka starptautiskajā politikā ir daudz dalībnieku, kuri cenšas, parasti veiksmīgi, traucēt valstī, kas cenšas iegūt kodolieročus. Bet apskatīsim, kāpēc Taivānas kodolierocis būtu saprātīgs, pat ja tas ir maz ticams. Un tas prasa apskatīt 4 punktus, uz kuriem es līdz šim video laikā esmu norādījis. Finanses – spēja ražot kodolieročus, neļaujot kādam sabombardēt tavu programmu, kodolieroču izmantošanas ticamība pēc to izplatīšanas un sarunu problēma starp Pekinu un Taibei. Finansiālā puse šajā jautājumā ir vienkārša. Taivāna ir bagāta. Ja jūs uzskatītu Taivānu par valsti, kas ir interesants hipotētisks pieņēmums, ņemot vērā, ka tas ir visa strīda ar kontinentālo Ķīnu pamatā, tad pēc iekšzemes koprodukta, ņemot vērā pirktspējas paritāti, tā ieņemtu 20. vietu pasaulē. Interesanti, ka tā ir vienu vietu augstāk par Poliju. Kas to būtu domājis? Ražot pasaulē labākos pusvadītājus ir lielisks veids, kā kļūt bagātākam, nekā jūsu vecvecāki jebkad varēja iedomāties. Galvenais ir tas, ka finanšu aspekts šajā jautājumā vispār nav problēma. No otras puses, izvairīties no preventīvā kara ir nedaudz riskantāk, bet joprojām iespējams. Svarīgākais šeit ir tas, ka Taivāna ir zināmā mērā Amerikas Savienoto Valstu aizsardzībā, tāpēc jebkurai Ķīnas Tautas Republikas iebrukuma iespējai būtu jāņem vērā, ka ASV jūras kara flote varētu bloķēt jebkādu nopietnu atbildes reakciju. Protams, tam visam ir daudz atrunu. Ilgstošā ASV stratēģiskās neskaidrības politika attiecībā uz Taivānu ir paredzēta, lai atturētu Taibei no mēģinājuma ievilkt Amerikas Savienotās Valstis karā. Šī tēma šobrīd ir tuva un svarīga daudziem, jo pastāv iespēja, ka Izraela ir ievilkusi Amerikas Savienotās Valstis karā Irānā.
Patiesībā Taivāna iepriekš 2 reizes ir apsvērusi kodolieroču iegūšanu. Abās reizes Amerikas Savienotās valstis uzzināja par Taibei iecerēm un tās apturēja. Tātad mums būtu jāiedomājas pasaulē, kurā Amerikas Savienotās valstis vēlas, lai Taivāna būtu pašpietiekamāka un ir gatavas uzņemties aizsardzības risku pa to laiku. Ir arī problēma, ka Amerikas Savienotajām valstīm ir nepieciešama militārā kapacitāte, lai atbalstītu šo plānu, un tam būtu atturoša ietekme. Acīm redzot, karš ar Irānu ir radījis zināmu spriedzi šajā jautājumā, un mēs jau no pirmās dienas esam apskatījuši Trumpa administrācijas pieņemto likmi uz Irānu un Ķīnu. Taču nesen jau virsrakstīja, ka Amerikas Savienotajām valstīm vairs nav kapacitātes īstenot savus aizsardzības plānus Taivānai, ir pārspīlēti interpretēti. Šis nav kaut kāds 2 iespēju variants. Tagad ir 100% taisnība, ka Amerikas Savienotās valstis īstermiņā nevar nodrošināt 100% aizsardzību. Taču tas, ka nav 100% aizsardzības, nenozīmē, ka Amerikas Savienotajām valstīm ir 0% aizsardzība. Patiesais jautājums ir, vai 70%, 80% vai 90% aizsardzība ir pietiekama. Preventīvs karš šeit varētu izpausties divējādi, kā vienkārša bombardēšanas kampaņa vai kā atklāta invāzija. Ja mēs runājam par bombardēšanas kampaņu, Irānas kara ietekme ir minimāla. Savienotās valstis var iesaistīties šādā mērogā bez problēmām. Tas nevarētu ilgt ilgi. Citādi sāks rasties nepieciešamība pēc lieliem Tomahawk raķešu krājumiem, lai trāpītu kontinentālajiem ostām un Patriot sistēmām, lai aizsargātu svarīgos Taivānas objektus. Tāpēc tieša iebrukuma gadījums ir pavisam cits stāsts. Rezultātā Ķīnas Tautas Republikai pašlaik trūkst desanta kuģu, lai to izdarītu pienācīgi. Tāpēc tas šobrīd nav liels satraukuma iemesls. Tomēr laiks iet, un Taivānai nav iekārtu, lai bagātinātu urānu vai pārstrādātu plutoniju, un viena no šīm darbībām ir nepieciešama, lai izgatavotu kodolbumbu. Tādējādi, ja Taivāna izvēlētos šo politiku, tai būtu jārīkojas ātri. Tomēr šīs diskusijas par preventīvo karu izceļ vēl vienu argumentu par labu tam, lai Taibei atbalstītu savu kodolprogrammu. Īslaicīgā aizsardzība no patronvalsts ir labs stimuls ražot atombumbas. Patronvalsts joprojām ir klāt, lai īstermiņā pasargātu jūs no preventīvā kara. Taču patronvalsts var nebūt ar jums mūžīgi. Tas noteikti ir jautājums, kurā iesaistīts pašreizējais Baltais nams. Un lai gan Trumps nebūs prezidents mūžīgi, arvien vairāk galvaspilsētu apsver alternatīvus veidus, kā garantēt savu drošību. Kodolieroči nodrošina alternatīvu. Pārējot pie 3. punktā, Taivāna ir rets gadījums, kur uzticamības problēmas nav būtiska problēma. Es domāju, paskatieties uz to. Tā ir sala. Tā ir diezgan maza. Jebkurš iebrukums no Ciedzemes uzreiz sāktu apdraudēt galvaspilsētu un līdz ar to arī valdības nepārtrauktību. Tieši šādi apstākļi piešķir ticamību galējam ierocim. Būtībā nav iespējams, ka Pekina varētu ar spēku pārņemt suverēnu kontroli pār salu, nesaskaroties ar būtisku kodolu iznīcināšanu. Sjameņā dzīvo 5 miljoni iedzīvotāju, un tas atrodas mazāk nekā 250 km attālumā pāri šaurumam. Ja vēlties ko asāku, tad Šanhaja, kur dzīvo 25 miljoni iedzīvotāju, atrodas mazāk nekā 700 km uz ziemeļiem. Visbeidzot, Taivānas gadījums sniedz izskaidrojumu, kāpēc panākt kodolvienošanos būtu grūti. Tāpat kā karš, arī kodolieroču izveide ir dārgs veids, kā atrisināt politisku domstarpību starp divām valstīm. Tehniski tas ir dārgs veids, kā mainīt spēku samēru un pēc tam veikt sarunas izdevīgākos apstākļos, lai atrisinātu politisku domstarpību. Jebkurā gadījumā abām pusēm būtu izdevīgāk vienoties par strīdīgo politiku un atrisināt krīzi, pirms Taivāna sāk ražot kodolieročus. Viens no veidiem, kā tas var noiet greizi, ir, ja Ķīnas Tautas Republika laika gaitā zaudē ietekmi, un tāpēc tai rodas stimuls sākt karu, lai iegūtu visu Taivānu savā kontrolē, neatkarīgi no jebkādām bažām par kodolieročiem. Un, kā jūs zināt, tieši šī ir problēma, ar kuru Pekina šobrīd saskaras, jo viena bērna politikas mantojums ir radījis demogrāfisko krīzi. Ja šī apstākļi ir pietiekami slikti, šī nespēja ticami apņemties palikt uz rietumiem no Taivānas šauruma. Tas arī izslēdz apņemšanos neiebrukt, ja Taivāna piekrīt atturēties no kodolieroču izstrādes.
Tādējādi Taivāna varētu izstrādāt kodolieroci, lai padarītu Pekinas solījumus neiebrukt ticamus, draudot ar kodolatbildi. Vēlreiz, nekas no tā nenozīmē, ka Taivāna neizbēgami izstrādās kodolieroci nākamo 5 vai 10 gadu laikā. Ir daudz citu jautājumu, kas Taibei jāņem vērā, piemēram, ekonomisko sankciju risks, kas varētu metaforiski sagraut salas pusvadītāju industriju. Ir arī liela atšķirība starp varas maiņas draudiem, kas izraisa karu, un attiecīgo galvaspilsētu aprēķiniem, ka kara uzsākšana patiesībā ir laba ideja. Taču sarunas par kodolieročiem kļūs arvien aktuālākas ar katru dienu, kad pieaugs priekšstats par ASV izolacionismu. Tātad, kādi ir mūsu galvenie secinājumi šodienai? Kodolieroču programmu liederība nav viennozīmīga, neskatoties uz visdažādākajām runām par kodolieročiem abos geogrāfiskajos šaurumos. Tomēr Taivāna atbilst vairākiem kritērijiem, kas veicinātu kodolieroču ražošanu. Taču nevajadzētu steigties pie secinājumā, ka Taivāna gatavojas būvēt bumbu. Tikmēr, ja vēlaties uzzināt vēl vairāk skaudru patiesību, kāpēc gan nenoskatīties šo atskaņošanas sarakstu par Ķīnas politiku vai filmetrāžas video par kara risku šajā šaurumā? Un ja jums patika šodienas video, lūdzu nospiediet patīk, dalieties ar to un abonējiet kanālu, un es jūs redzēšu nākamreiz. Uz redzēšanos!